Iedomājies, tev vai tavam tuviniekam notiek pēkšņas muguras sāpes. Un, protams, ka tajā brīdī ir sestdiena vai nakts, ārsti nav pieejami. Kādā veidā es varu palīdzēt sev vai savam tuviniekam pēkšņu spēcīgu muguras sāpju gadījumā? Patiesībā ir dažas lietas, ko mēs varam izdarīt spēcīgu muguras sāpju gadījumā. Pirmais ir medikamenti. Tātad aptiekās bezrecepšu pieejamie medikamenti ir ibuprofens un paracetamols. Ibuprofens un paracetamols nav viens un tas pats. Tās ir zāles, kas darbojas ar dažādiem pretsāpju mehānismiem. Līdz ar to spēcīgu sāpju gadījumā mēs šās zāles varam lietot vienlaicīgi. Mēs lietojam ibuprofēnu līdz pat 3 reizes dienā pa 400 mg un paracetamolu līdz pat 500 mg 4 reizes dienā. Atcerieties, ka paracetamols un alkohols ir ļoti slikta kombinācija. Tālāk, miera stāvoklis, jeb gultas režīms atvieglo šīs kustības. Trešā lieta, ko var izdarīt pats un bez ārsta, ir jostas ortoze. Tātad jostas ortoze ir medicīnas palīga līdzeklis, ko uzliekot uz muguras, mēs stabilizējam muguru, mēs ierobežojam mugurkaulu kustīgumu un līdz ar to ierobežojam sāpes. Šīs ir tās 3 lietas, ko ik viens var izdarīt bez ārsta palīdzības, lai palīdzētu sev un savam tuviniekam. Medikamenti, miera režīms un ortoze.